8. jūnijā Eiropas parlamenta vēlēšanas. Partija Suverēnā vara bieži tiekoties ar cilvēkiem dzird: es nepiedalīšos vēlēšanas, man vienalga, nekas nemainīsies, lieciet mani miera. Iedomājieties uz vienu mirkli, ko jūs darītu, ja jūs stāvat autobusa pieturā un jums blakus noģibs cilvēks? Jūs iekapsiet autobusu un aizbrauksiet projām, vai jūs izsauksiet ātro palīdzību un mēģināsiet glābt cilvēka dzīvību? Latvijā pašlaik sirkst ar sirds mazspēju. No valsts turpina izbraukt cilvēki. Ekonomiska migrācija, ir tīpaši jaunieši, aizbrauc projām. Tiek slēgtas mazas skoliņas laukos, lauku bibliotēkas, tiek samazināts darba laiks pašvaldībā. Man tas nav pieņemami. Ko par šādu politiku teiktu Rainis, Latvijas sociāli atbildīgas politikas pamatlīdzējs? Politiskas elītes spilgts arogances piemērs ir premjeras un izglītības ministrs augstpratīga rīcība pret skolotājiem piķeta laikā. Un pēc tam viņi vēl sūdzās, kā trūks STEM un latviešu valodas pasniedzēju. Esošais jaunas vienotības spēks atrodas pie varas jau vairāk nekā 15 gadus. Viņi kriminalizēja aploksņu algu izmaksas uzņēmējiem, bet pašu darbiniekiem izrādās, ka visticamāk tika maksāts aploksņu algas biroja. Kāriņa nodokļu maksātāju naudas tēriņi privāto lidojumiem pārsniedza 500 000 eiro. Un pats galvenais, tā saucamie politiskai elitei nav plāna, kā attīstīt valsti, pacelt tautas pārliecību un cerību, ka Latvijā var atgūt vietu starp Eiropas labākajām ekonomikām. Pateicoties savu valsts vīru un sievu politikai, mēs stipri iesakņojamies pēdējās vietas Eiropas Savienībā gandrīz visas nozares. Man tās nav pieņemami, un man nav vienalga, kas notiek un cik bezkaunīgi uzvedas politiskā elite. Es zinu, ka jums arī. Mēs dusmojamies un savā starpā skaļi un pamatoti saucam to, kas notiek ar skarbiem vārdiem, un gribam labākas nākotnes savai dzimtenei. Tuvojas 8. jūnijas, kas ir īpaša diena. 8. jūnijā ir jārīkojas, tā ir tava iespēja savas drusmas transformēt rīcībā. Katrs ceļš sākās no mazā soļa, un šobrīd tam ir īstais laiks. Tu vari palīdzēt atjaunot sirds ritmus mūsu dzimtenei, Latvijai. Izveidot attīstības stratēģiju, labprātīgi izmantot katru budžeta eiro, samazināt birokrātiju, aizstāvēt mazos uzņēmējus un zemniekus, aizsargāt tradicionālas mūsu senču vērtības, atdzīvināt ģimeni. Latvija ir daudz jauktas ģimenes, kura runā gan krievu, gan latviešu valodā, un kuri negrib, lai bērniem taisa piespiedu nacionāla naida poti. 8. jūnijā rīkojies, nepaliec mājās. Piedaloties Eiroparlamenta vēlēšanas, tu vari izglābt dzīvību, atjaunot Latvijas sirdspūkstus. 12. saraksts partija Suverēnā vara.